Es ienīstu sīpolus, bet šī ir labākā zupa manā dzīvē. Ļoti garšīga. Izkausēsim kastrolā aptuveni 80 gramus sviesta. Man ir sagriezts aptuveni 800 balto sīpolu, tā kā pievienosim tos. Sīpolus es griezu tādos plānos pusriņķīšos un likšu tos cepties kaut kur uz pusstundu, apmaisot arī, lai parādītos tāds zeltains tonītis sīpoliem. Šādi viss izskatās pēc kaut kur 35 minūtēm. Sīpoli kļuva tādā dzeltenīgā krāsā un ir ļoti, ļoti mīksti. Es tagad izvēlējos pavisam citu recepti, tāpēc, ka izrādās kāds nezināja, bet mums nav baltā sausā vīna. Pēc pievienoju 2 karotes cukura. Ideālā gadījumā, protams, būtu varīt šo zupu ar sausu balto vīnu, bet, mēs mēģināsim kaut ko savādāk iziet no šīs ситуации. Да. Извини, пожалуйста. Чего ж ты говорил, что есть? Я думаю, что есть. Прости. Сейчас другой рецепт, может, вообще невкусно будет. Все будет вкусно, любимая моя. Все, пока. Ты вставишь это? Нет. Ну, чуть-чуть вот так вот тут стоишь. Pēc aptuveni 5 minūtēm pievienosim 2 ēdamkrotes ābolu etiķe. 20 minūtes ir pagājušas. Tagad pievienosim 1,5 karotes miltu. Un tagad pamazām es liešu klāt vistas buljonu. Man te kopumā ir kaut kur litrs. Pievienoju tagad pusi, apmaisīšu. Pievienošu pārējo. Tagad atstāšu gatavoties uz kādām 10-15 minūtēm uz mazas uguns. Tā kā man nav nekāds normāls trauks, ko es varētu ielikt cepeškrāsnī, es zupā uzreiz likšu grauzdiņus, mazliet tos apcepu arī. Mazliet piespiedīšu tos, lai viņi iegrimst dziļi zupiņā. Tad pa virsu vienkārši uzbēršu cieto sieru. Parasti receptēs bija rakstīts, ka šobrīd vajadzētu likt to visu cepeškrāsnī, tā kā lai sieras izkūst. Bet es izdarīšu šādi, nezinu, cik tas ir pareizais, tā darīju jau pagājušais. Šo zupu es gatavoju 2 stundas un beidzot varu pagaršot.